Čau, man skatītāji! Šodien esam izbraukuši uz... Šodien bijām Maslacā no rīta, Matīšos, un tagad apbraucām riņķī, izbraucām cauri Sēļiem, un tagad esam atbraukuši līdz Virķēniem, bet baigi gāž lietus. Tāds redzēt, kā līdz, ne? Un tad tur uz Valmieras pusi jau redz, ka uz Rūjens pusi ir bišķi gaišāks, redzēt? Reku vecie Virķēni, ne? Ja kāds Virķēnos ir mācījies, sakiet savus komentārus. Es domāju, ka daudz te ir mācījušies. Man brači katram mācījās agrāk būgalniekos, bet arī aizgāja prom no šīs skolas. Un tālūk. Neko lietas līst, braucam, filmējam. Visu laiku turam buru, un gan jau kādu dienu arī dosimies uz Poliju, Vāciju, Čekiju, iespējams. Tagad tā, īsi mazi video tādi, baigi jums nav ko rādīt nekā, un neku vecā skola. Negribās līst ārā, baigs sūdīgs laiks. Negribās slapa masalīt. Īstenībā. Tagad tā ir. Nu, vo. Vēl tāda mazā aplīkā. Gaiss paliek vēsāks un jūt jau, kad jūt, ka vieglāk kalpot, ja uz gaisa tad tā bija viņš bija smags un zinām, karstā laikā ir grūti. Tie nebaidās. Tie nebaidās neviens no tādiem lietas laika. Un kā jūs domājat, vai tur ir lietas vai nav iekšā? Es domāju, ka nē. Viss izlīsiet. Nu, ot redzēt, man rītiem saštās te. Nu. Tādu paši arī braucam. Un visi braucam un filmējam. Lai visiem šo jauku svētdienu, lai Dievs jūs svētī, mīļie draugi, un esiet veseli un dodieties rītā, dodieties atkal savās gaitās uz darbu. Dzirdējāt? Pērkons bija. Es pat dzirdēju, man liekas. Jūs dzirdējāt, nedzirdējāt? Man liekas, fonā dzirdēsiet varbūt tā. Ui! Jau stāvēt pēc dzeles. Labi, ok, pietiek. Tātad šodien izbrauciens ar Ričuku bija. Matīši, Sēļi, un tagad Virķēni. Nākošā būs Rūjena. Pēc tam pēc Rūjenas iespējams izbrauksim cauri Jeru pagastam vēl, jo pulkstens ir tikai viens knapi 1:35. Mājā tāpat nav ko darīt. Brauksim, tālāk skatīsimies un varbūt vēl kādu interesantu vietu mums parādīt. Tālūk. Labi, pagaidām tad. Lai pagaidām jauka diena visiem ir. Čau. Nelīstam slapi. Dodam 5. Ja? Meitenes. Mīlestību. Varam salikt? Varam? To man Emīlija iemācīja. Emīlīši tāpat dara. Arī. Var, nevar. Pieliekam. Ja? Mīlestību. Pētim. Paldies man, ka skatījāties un atbalstiet man, dodiet man laikus un visu pārējo. Paldies par jūsu uzticību. Čau!